Labdien! Labdien! Jūs esat Skaidrīta Krūmiņa kundze, jā? Jā, esmu gan. Lūdzu, lūdzu. Jānīc to man. Cik patīkami. Es esmu Aksāna. Vai tad Jānis Krūmiņš par mani jums neko nav teicis? Nē, ko tad? Mēs ar viņu pirms vairākiem gadam kopā atpūtamies vienā kurortā. Ak tā? Iemīlējam viens otru. Bērniņ, cik jums ir gadu? 20. Drīz būs pēc gada un 3 mēnešiem. Jāsaka, ka jūs esat ļoti drosmīga meitene. Jums vēl nav pat 20, bet jūs jau tā vienkārši ierodaties pie sievas un paziņojat, ka jūs mīlat viņas vīru un viņš mīl jūs? Вы не сердитесь, пожалуйста, Skaidrīta Petrovna, mēs neesam vainīgi, mēs ļoti ilgi pretojāmies savam jūtam. Ilgi? Un cik tas būtu? Ļoti ilgi, gandrīz līdz mēneša beigām. Un kā jums tas izdevās? Redzat, Skaidrīta Petrovna, jūsu vīrs Jānis Krūmiņš izradies reti uzticīgs cilvēks. Pirms mani tavo, viņš man uzreiz pateica, ka ir precējies. Ziniet, viņš tiešām ir izrādījies ārkārtīgi uzticīgs. Ziniet, es pat tā nedaudz esmu pārsteigta par šādu viņa uzticību. Jāsaka, kā ir. Ai, jūs lūdzu nedomājiet slikts par mani, Skaidrīta Petrovna. Es, piemēram, ļoti nosodu tās savas draudzenes, kuras tavo ar precētiem vīrieši. Par ko tad tā? Es domāju, tas ļoti slikts pret viņu sievam. Ziniet, es arī tā domāju. Skaidrīta Petrovna, potom, saprotat, viņā izrādījās tik daudz labu īpašību, viņa domāja, Skaidrīta Petrovna, man ļoti daudz vīrieši gribējuši ar mani, tavu. Bet viņi visi, tas nebija tās. Un kas tad? Mans vīrs? Tā tad ir tās? Protams.
Nu, Skaidrīta Petrovna, nu mūsu dienas tā ar vīriešiem tā runā, tā nav par ko. Jūsu vīrs, viņš literatūru lasa, ap teātru hodit, viņš ir augstsirdīgs, labsirdīgs, uzticīgs, maigs, mīļš, jauks, gudrs, skaists un smaids. Nu, kāds viņam ir smaids. Nu. Es varat ļoti ilgi runāt par viņa labām īpašībām, bet, karoči, viņš ir man pavisam tād, особенный. Vot. Un vispār, viņš nedzer, viņš nesmekē ar sportu un nodarbojas, vot, un vispār par vīriešiem spriež pēc viņu sievām, zinat, spriežot pēc viss, Skaidrīta Petrovna, jūs vienkārši izcils sieviete, tādu vīru izaudzinājāt. Вы что, как-то так странно на меня смотрите, я что-то не то сказала, да? Sakiet, Jānis jūs atsūtīja pie manis, jā? Нет, что вы, nevajag domāt par viņu tik slikti, viņš vispār gribēja jums to pateikt, viņš grib jums to pateikt katru dienu, Skaidrīta Petrovna, bet, saprotat mani, viņš apsolīja, jā, bet jūs viņam, kaut kā tā kā tu cilvēki esat, viņš jūs drusciņi arī cienu un bišķiņi arī mīl, tak čisto pačilāviečiski, protams, bet, viņš visu laiku sāk, viņam gan jūs panest grūti, gan pamest arī žēl. Vot sapratiet mani, vot tā kā es jūtos. Man ir jau gandrīz 20 gadi, vot nekādas skaidrības tam man nav. Tad es domāju, Skaidrīta Petrovna, tad es atnākšu labāk pie jums, izrunāsim visu, un kā Jānis saka, как это было, bez liekulības, kā viņš saka, mēs moderni cilvēki esam, tak, što modna было. Sakiet, mīļā, bet vai jums neienāca prātā, ka es jūs varu tagad tā vienkārši ņemt un izmest no šejienes laukā? Jā, nāca, protams, Skaidrīta Petrovna, bet šito lūdzu nedariet, jā? Paklausieties mani vienu mirklīti, tikai vienu mirklīti, es ļoti lūdzu. Es jau neatnācu tāpat vien. Man ir priekšlikums. Interesanti. Es klausos. Skaidrīta Petrovna, lūdzu, pārdodiet man viņu. Ko? Pagaidiet, es tā kā lāga nesaklausīju. Ko jūs teicāt? Lūdzu, pārdodiet man viņu. Kā to saprast? Pārdodiet. Es jums par viņu labi samaksāšu. Ko? Zaplaču vam. Es jūs palūkšu, Oksana. Esiet lūdzu tik laipna un atbrīvojiet šīs telpas. Skaidrīta Petrovna, не обижайтесь, пожалуйста, bet paskatieties vienreiz patiesībai acis. Jūs ar viņu dzīvot pēc inerces, bērnu jums nav, 2 gadi vispār nerunājat viens ar otru. Kas to Jānis teica, ka mēs ar viņu 2 gadi nerunājam? Protams, Skaidrīta Petrovna, Jānis man visu stāsta. Tad es domāju, vajag izšķirties pirms laika, kamēr vēl jūs drusciņi как бы cieniet viens otru. Otrkārt, Skaidrīta Petrovna, jūs vēl esat, ļoti pievilcīgs sieviete, jums ir, как сказать, svoj imič, jūs labi gerbieties, jūs var iemīlēt cienījams cilvēks. Nē, es sapratu, jums sākumā nebūs viegli, jums būs grūti, ļoti grūti, es zinu, jūs daudz nepelnat un tā, bet es jau neesmu никакая, как сказать, хапуга. Dzīvoklis viss pārējais palika jums, īpašumu dalīšana, es sapratu, šausmīgi zemiski, tur 2 cilvēki mīlēja viens otru, apdruk vienam skapis, a otram čibas. Tāpēc Jānis Krūmiņš paņem tikai pašu nepieciešamāko, tur zobu bīrstīti, tur cvitnoja televīzoru, kaut kā tad sīkūmiņu, ja? Un, lai jūs nebūtu ierobežot līdzekļos, es jums par viņu labi samaksāšu, vot. Nē, es zinu, ka laime neslēpjas naudā, tā kā nav tā laime. Tā būtu labāk nelaimīga ar naudu, nekā nelaimīga bez nauda, pareizi. Un cik tad jūs par manu vīru taisāties maksāt, ko? 20,000. Cik?
20,000. Par manu vīru? Nu jā, par jūsu vīru. Piedodiet, ka es jums nepajautāju uzreiz, pirms jūs ienācāt pa šīm durvīm. Sakiet, mīļā, jūs esat pie pilna prāta. Nu, jums viss ir mājās? Skaidrita Petrovna, nu saprotiet mani, nu es ļoti mīlu viņu. Es jums atdošu par viņu visu, kas man ir. Sakiet, lūdzu, bet kur tad jūs tādu naudiņu ņemsiet, ko? Nu, vēl jau man visa tā nauda nav. Tā jau es domāju. Nē, bet es esmu nolēmusi. Es pārdevu tīko savu papas atsata mašīnu. Es ļoti drīz pārdodu savu 2 stabu dzīvokļus ar visam mebēļiem un traukiem. Es sev atstāšu tikai bibliotēku, saprotiet, man, papa visu mūžu krāja grāmatas, viņš man ļoti lūdza, lai es nekad to nepārdodu, vot es viņam apsolīju. Bet, karoči, iznāk tieši 20,000 pircē tam visam jau ir. Es varētu kaut vai šodien izmaksāt jums pirmo puses summu, a pēc tam katru mēnesi pa 50, как бы на кредит. Так, чтоб модно было. Interesanti. Ziniet, ļoti interesanti. Tas ir ļoti interesanti. Ar manu vīru grasāties dzīvot, ja pat dzīvokli esat nolēmus pārdot? Man ir ķoķa, vientuļa sieviete, viņa arī 2 stabu dzīvokļus. Vai, pravda, ļoti maziņš. Viņai 2 istabiņi. Viens maziņš, a otrs ļoti maziņš. Как сковоречник. Tas ir strasduburītis, jā? Bet, ja mēs ar Jāņas aprecesimies, ar mana ķoķa, viņa ļoti laba. Viņa to maziņu iestabiņu atdod mums. Vot. Un vispār viņa jau tik veca un slima, viņai vajag kādu, kas ar viņu kopā dzīvotu, kas viņu aprūpētu, apmazgātu, vot. Un jūs domājat, ka Jānis ir ar mieru dzīvot tajā jūsu strasdubūrī un apmazgāt to jūsu tanti? Protams. Jānis man visu laiku saka. Viņš man saka, Oksana, es gribu ar tevi vienalga kad, vienalga kur, kā tikai kopā ar tevi. Jānis tā teica. Jā, viņš man bieži tā saka. Bet, Skaidrita Petrovna, kad jūs ar Jāņu saprecējāties, jums jau arī nekas nebija. Oi, Skaidrita Petrovna, ka man patika, jūs izskatieties šī fotogrāfijā. Bet, ziniet, vēl labāk man patīk tas jūsu fotogrāfija, tur jūsu guļam istabā uz spogulu galdiņš. Oi. Sakiet, jūs esat bijusi arī tajā istabā? Protams. Ой, Skaidrita Petrovna, да вы что? Не думайте, mēs tur nekad, mēs visur citur, na kuhņa, vanai, uz galda, tikai ne tur, kā sievas gūta, tas, protams, tā ir svētā vietā, что вы,
Man ir vislabākā attiecība pret jums. Es jūs uzreiz ļoti, ļoti iemīlēju, kad Jānis Krūmiņš pirmā reize parādīja man jūsu fotografiju. Interesanti, kāpēc viņš man nav rādījis jūsu fotografiju, ko? А вот это я не знаю. Глазит, минуточку. Par jums gan viņš man ļoti daudz ir stāstījis. Viņš man stāstīja, cik jūs esat ļoti laba, ļoti mīļa, ļoti jauka un ļoti, ļoti slima. Ka viņam vajag jūs aprūpēt kā tādu mazu bērnu, un ka tāpēc viņš nevar nākt no jums pie maņas un skatīt runu un pēc visādiem šitādiem runiem par jums. Es vienmēr jūtos tik šausmīgi vainīga jūsu priekšu. Вот viena reize domāju, все, вот уеду нафиг из Латвии. Вот saprotiet, вот kur es aizbraukšu? Pēc vīziem visur, ziniet, вот ir, tādi rindi. Вот tad es domāju, Skaidrīta Petrovna, es atnākšu labāk pie jums, izrunāsim visu, вот tā kā Jānis teica, tā bez liekulības, так, что модно было. Drīkst es drusciņu ūdentiņu padzeršu, es ļoti arī uztraucos. Jūs pareizi teicāt, mēs esam moderni cilvēki. Tāpēc drīkst es jums arī, pret jums būšu tā nedaudz atklāta. Ziniet, jums taisnība. Starp mums ar Jāni tiešām vairs nav to attiecību, kas bija kādreiz. Un tas, ka mēs ar viņu dzīvojam pēc inerces, tur jums arī ir pilnīgi taisnība. Tā kā kopumā ņemot, jūs jau nepie kā nesat vainīga. Skaidrīta Petrovna, es tā priecājos. Par ko jūs priecājaties? Kā par to, ka jūs mani neuzskatāt par vainīgu? Vai nē? Ko jūs, mīļā? Jūs zināt, es tak jūs patiesību sakot ārkārtīgi labi saprotu. Jums jau arī gribas būt mīlētai, vai ne? Un tā jau ir, kā saka, kam neviens neprot mīlēt tā, kā prot mīlēt vīrietis pēc 15, 20 laulībā pavadītiem gadiem, vai ne? Skaidrīta Petrovna, jūs esat tik gudra. Bet jūs arī, jūs ziniet, jūs esat ārkārtīgi simpātisks cilvēks. Ne tiešām atnācāt pie manis, godīgi visā atzināties. Tādu naudas summu par manu vīru piedāvājāt 20,000. Ne, jūs man kaut kā tiešām ļoti iepatikāties. Tad jūs esat ar mieru, jā? Oksanočka, drīkst es jūs tā saukšu Oksanočka. Jūs ziniet, man jau varne reizes vien ir iešāvies prātā. Interesanti, kā tas būtu, ja mēs ar Jāni izšķirtos. Kā jūs domājat, vai manā dzīvē vēl varētu gadīties kaut kas brīnišķīgs, ko? Ja ziniet, drusku bailīgi jau arī ir, ziniet, tā sēdēt, gaidīt, līdz tev pamanīs tāds kāds godīgs, cienījams vīrietis, tomēr manā vecumā nav jau joka lieta. Bet Skaidrīta Petrovna, kāpēc gaidīt? Kāpēc gaidīt? Man vien priekš jums jau ir. Atraitnis, ģenerāl, vairāk nevienreiz nav bijis priecīgs. Zinot, kad viņš ir gerbies dzīvala, знаете, izspļaut Raimond Pauls. Bet formas starpā? Как formas starpā, tad как бы, Raimond Pauls formas starpā. Oksaniņ, jūs esat padomājusi arī par manu nākotni? Bet, protams. Viņš ir vēl tad, pajauns. Tikai, matiņi iesīrmi, jā? Oi, sorry, Kim. Paldies. Viņa
Mazmaņ pie jūras, akvarija ar zeltā zīvtiņiem, būt. Viņam vēl tako krutoja, jo tā tot vienreiz bija šausmīgi smieklīga. Būt atbrauca, drausmīgi piedzerās, būt izsēdā visus zeltā zīvtiņus no akvarija. Представляете? Es toreiz tik šausmīgi smeju. Un pateikt, lai jums piezvana. Nu, tas adjutants? Не, ну... Ой, извините, ну, tas генерал, protams. Nē, ziniet, militāristi man neinteresē. Ну, хорошо, значит, šita svītrosim laukam. Вот. Ir arī, вот, стоматолог, знаете, вот, высший класс. Nē, paldies. Ну, хорошо, nu, es jau, ziniet, nezinu jūsu gaumi, вот, tāpēc es izrakstīju всякий вариант, nu, ja nu vdruk jums kaut kas iepatīksies, ja? Вот, ir arī, вот, ziniet, tautas frontes dibināšana kongresa dalībnieks, un, вот, ir arī ieņēmuma dienestā darbinieks, вот, 14. numurs. Вот так, atvaļinājumu pavada kalnus, meklē dzīves biedrien atpūtai kalnus, tā uz mēnešiem 2. Nu, ziniet, kalnos tas, protams, būtu brīnišķīgi, bet tikai uz mēnešiem 2, tā kā periods par īsu. Ну, хорошо. Значит, šito arī svītrosim lauka. Ziniet, man draudzene strādā precīzi sludinājuma birē. Вот viņi man izrakstīja все подходящие варианты. Вот visus, вот, kopuzņēmumu prezidentus, вот, ir arī, вот, Kaķu, вот, мясники, ja, suņu, frizieris, ja. Вот ir непрецет мясник, я кажу, kad обстрадотай врачи или кощики. Вот архитект ночных клубов, 64-й номер. Крутой такой шатен, еще врач хороший. Вот криминал авторитет фирмы номер. Меня piedāvājot massāžu klubu. Вот viens из urologs ļoti labs. 16. numurs, taisa bērnis smegenis. Advokāt 49. gadu. 63. numurs. Varbūt, jums tur ir kāds no mākslinieka aprindām? Nu, mākslinieki, tas jau ir otrā šķīra, tas man ir cita blociņa. Так, tā arī rakstīts otrā šķīra. Nu, с чего начнем? Ir rakstnieki, Ziniet, Oksaniņ, varbūt jums tur ir kāds gleznotājs. Gleznotājs? Drīkst, es jums kaut ko parādīšu. Jā. Ziniet, Oksaniņ, man pirms mums ar Jančuku, tā es dzīvē saucu mūsu Jāni. Jā, es jau arī viņu tā saucu. Jā? Jūs ziniet, man bija viens tāds neliels romāniņš ar vienu gleznotāju. Viņš dzīvoja savos drēgnajos bēniņos. Viņš bija nabadzīgs, un, ziniet, viņš kažoku no manis nenovilcis, gleznoja man iekšējo dvēseli Vivaldi mūzikas pavadījumā, bet aiz loga tā vieglītēm tā Vivaldi ritmā virpuļoja sniega pārslas. Kāds tas meldiņš bija tāds? Skaidrīta Petrovna, bet tas ir satriecoši. Man pirms mums ar Jančukiņu, man точно arī bija vien gleznotājs. Правда, viņš nebija trūcīgs, viņš drīzāk bija bagats, bet слушайте, viņam tā viņa vasarnicā noteikti ir kaut kādi tādi dregni bēniņi, kur jūs varat ar viņu tikties, tavo. Ziniet, Oksaniņ, man ir ierosinājums. Varbūt, ka mēs varētu iet uz virtuvīti un pie tējas visu arī jauki parunāt. Jūs ziniet, es par godu mūsu un Jančuka jubilejā izcepu tortīti. Давайте с удовольствием. Sakiet, lūdzu, kur jūs ņēmāt šo te piespraudi?
Šitas brošiņš, šito man Jaņis Krūmiņš, jūsu virs uzdevināja. Jāsaka, ka gaume gan viņam ir laba, vai ne? Galvenais, ka viņš nav skops. Redz, cik es šodien daudz jaunu uzzinu par savu vīru. Par to viņš man teicas ļoti senlaicīgi lietiņa. Ne tikai senlaicīgi, tā ir Venēcija 15. gadsimts, roku darbs. Kā jūs tik labi orientēties rotās lietas? Šī saktiņa ir man vājība. Tieši šitas brošiņš lūdzu. Ne, tā ir dāvana, lai tā paliek pie jums. Varbūt iesim labāk uz virtuvīti. Davaici. Oksanī, bet tas mākslinieks, kāds viņam bija vārds? Ir Valdzies. Uzvārds? Ой, вот uzvārds не помню. Liec te zemē. Kaut kā tā kā ārzemniecis uzvārds. Ir labs, klausies, liet. Sveiks, kaimiņ! Māksla prasa upurus. Kurš esmu es? Петровна, ты как лапа! Такая добрая! Вот я так рада, что я пришла. И старый, и Ой, Кадрица Петровна, за встречу! Ой, нас! Ты стипра! Galvīņu sabrieda. Ой, слушай, давай сразу вторую. И что это, kas tas ir, maistājas kliķīri? Vienīgais, ko Jānītis prot, uztaisīt šikāru Nu? Tas esmu es. Es zinu, nu? Klausies, te tāda īpatnēja situācija izveidojusies. Tev vajadzētu iedot man padomu. Tev tomēr kā nekā lielāka pieredze. No tevis jau 3 sievas aizgājušas. Tu nepļurkst, kas notika,
Oksana! Atvilkusies pie manas sievas. Viņas redzēja tevi? Nē, pagaidām vēl nav redzējušas. Pagaidi. Sēž virtuvē. Tarkš par kaut kādu gleznotāju. Ko? Pagaid. Kādu gleznotāju? Nu, kā lai es zinu par kādu gleznotāju? Pagaidi. Vakar viņa man sataisīja skandālu pie savas tantes. Nu? Un ko tu? Nu, es viņu nomierināju. Es teicu, Ka es būtu viņu precējis, bet tā, ka man pašlaik ir slima sieva, tad es to nevaru darīt, nu. Valdi, es pateikšu tā, ka vārds mīļākā ir cēlies no vārda mīla. Bet vārds sieva vispār nevar saprast, no kāda vārda cēlies. Klausies, vecīt, kas ar tevi notiek, nu? Tu pēdējā laikā vispār esi tāds nervos. Tad tu sastrīdies ar priekšnieci, tagad ar Oksanu. Es priekšnieci nomierināju arī, nu. Es viņai uzdāvināju lūpu krāsu. Ko tu uzdāvināji? es saku, es priekšniecei uzdāvināju lūpu krāsu. Nu, to, kur es gribēju dāvināt Oksanai, tāpēc, ka sieva no tās lūpu krāsas vai tas arī. Tu esi baigi taupīgs, ko, ne? Nu, ko, kaut kas jau jādomā ir. Tu zini ko, ja man tagad piezvanīs priekšnece, es pateikšu tā, lai viņa atbrauc šurp, un visas trīs savā starpā arī beidzot iepazīstas. Veicīt, tu netiksi galā. Ko netikšu galā? Valdi, ja es esmu ticis šajos 3 gados ar viņām visām galā, tad es tikšu arī tagad, nekādu problēmu. Es lūdzu iešu iekšā un pateikšu visu, ko es par viņām domāju. Vēlu veiksmi. Turies, jā? Labi, es vēlāk pārzvanīšu. Jā. Рита Петровна, вот скажи, вот тут точно ты лед и милу вижу. Man jau viņa šitā mūžam neiemīlē. Да ты что, ну скажи, Рита, ну tev viss būs. Вот я обещаю, вот tev būs jūra, tev būs kalni, tev būs šampanskais, Рита. Tev būs tas vasarniца ar tu Гарибалди. Vai Vivaldi? Или Вивалди. Слушай, вот Мирвалдис, вот между прочим, вот vēl pirms vairākiem gadiem vēl bija ļoti labs. Tu saki. Вот varbūt pat kaut kādā ziņā varbūt pat krūtāk nekā mūsu Jančaki. Oi, Jančakiņ parnācis. Jančakiņ, kur tu biji paslēpies? Mēs tevi kaut kā nepamanījām. Jāni, kaut kas ir atgadījies, vai ne? Oi, Jančakiņ, es tā priecājos tevi redzēt. Kāpēc tu mūs nepabrīdināji, ka tu aizskavēsies? Mēs ar Oksaniņu ļoti raizējāmies. Ja, nu, Jančakiņ, вот tev bija taisnība, tavs sieviņš, это super блеск, brīnišķīgā. Oksana, ko tu te dari? Sieviņ, ko jūs abas divas te darāt? Un kas tas par gleznotāju, par kuru jūs starkšķījāt virtuvē? Jančakiņ, nu netaiši tik drūmu ģīmi. Nu,
beidz, nu. Janšukiņu, tu neredz pie rītiem. Tu uzreiz pār vairākiem gadiem vecāki izskāties. Nu. Jūs tagad ņirgājaties par mani? Нет, ну да ты что, Janšukiņu? Jūs taču esat piedzērušās. Ko jūs dzerat? Nu, es attaisīju tavu liķierīti. Manu liķieri. Es to taupīju kādam priecīgam notikumam. Nu, redzi, beidzot tas ir pienācis. Nu, mēs ar tevi šķiramies uz visiem laikiem. Janšukiņ, mēs nogaršojam arī tavu bardo. Jā, Oksana atnesa absolūti burvīgu vīniņu. Bardo? Šo izlases vīnu es tev uzdāvināju uz skolas izlaidumu. Tādu naudu izgrūdu. Neuzdrošinies runāt ar Oksanu tādā tonī, ja? Nekad nepacelt balsi uz mani manā mājā, ja? Janšukiņ, tu nerunā tā ar Skaidrīti. Ja. Oksaniņ ātri aizskrien un atnes glāzi, ja? Nu, taču... Nomierinies, Jančukiņ, nu nevajag uztraukties. Tev tomēr tavā vecumā, ja? Tas ir vienkārši ārkārtīgi kaitīgi. Nu, ko tu šitā uzbudinies, nu? Vai, tev taču priekšā ir dzīve ar jaunu, skaistu sieviņu. Mīļais, mums šodien ir tāda diena. Kāda diena? Vienkārši stulba diena. Jāni! Šodien taču aprit 20 gadu, kopš mēs ar tevi esam precējušies. Kā? Piedod, zaķi. Es esmu kartupeļa zieds. Neprasi no manis rožu un eļķu dvēsmu. Es esmu tas, kas es esmu. Atcerējies! Nu, zaķi. Paldies! Un es jau domāju, vai tu tiešām būsi aizmirsis. Tu zini, es jau arī esmu tev kaut ko sarūpējusi. Jā? Neskaties. Nelūri, tikai nelūri. Tā, kurš? Jā, tas tev no manis mūsu lielajā dienā. Tik daudz kā jauka mums tomēr ir bijis, vai ne? 2 medus mēnešus, lai kopā pavadījām abus kūrortā, otro pa triecienu tempā piebeidzām pirms termiņa. Jā, dzer, redz kāds brašs puisis. Vai dieniņ, vai mīļo vīriņ, kā tev te viss ir piepampis ārprāts. Oksariņ, draudziņ, ja? Aizskrien ātri uz virtu un saslabin zem krāna dvielīti, ja? Tu zini, kurā plauktā mums stāv dvielīši? Jā, redz, kā viņi zina, kur mums stāv dvielīši. Ko, jā, dod ātri šurp, jā, ātri dod šurp, jā. Vai, kā gadījās, jā. Un tagad uzmanīgi skaties, jā. Visās vietās, kur viņam šitā pamst, tu vienmēr liec virsū slapju dvielīti, jā. Un, ja tev rodas kādi jautājumi attiecībā par viņu, tu pieraksti, jā. Pieraksti, jā. Es tev visu izstāstīšu, kā viņu pēc iespējas ilgāk lietot, lai viņš ilgāk funkcionētu. Viņš tā ilgāk darbotos. Tāpēc Paklausies, mīļā! Jā? Jānīt, nu lūdzu, uzrunā mūsu vārdos, ja? Citādi, kad tu saki mīļā, mēs vienkārši abas nesaprotam, pie kuras no mums tu vērsies. Klausies, izbeidz vienreiz māžoties. Es nemāžojos. Jānīt, mēs taču ar tevi 2 gadi kā nerunājamies, ko? Klausies, ko tu te visu laiku muldi? Ko tu rādi tik drūmģīmi, ko? Jā, mīļais. Laimi mums abiem šā vai tā kopā vairs nesagaidīt, īpaši pēc šodienas. Nu, tāpēc vajag pēc iespējas ātrāk izšķirties. Pirmkārt, kamēr tev vēl mīl, un otrkārt, kamēr es vēl neesmu pazaudējis savu imidžu. Ko tu neesi pazaudējusi?
imidžu. Nu, un kas tas tāds? Nu, Jānīt, kā lai es tev to labāk paskaidroju? Redz, tas ir tas, ko savs vīrs nekad nepamana pašas sievā, bet no kā pārējie vīrieši vienkārši ģīpst. 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 Kas tu nepriecājies, ka es tev atlaižu pie Oksanas? Nu, ko tu klusē? Nu, labi, ar mani, protams, tu 2 gadi kā nesarunājies, bet, nu, Oksaniņai jau nu gan tu savu prieku kaut kā varēja izrādīt. Янчики, ну, Сари, как такая nesaprotu. Что ли, dusmīgies, vai? Oksaniņ, šitā viņa klusēšana nozīmē to, ka viņš drīz sāks kliegt, tikai meklē iemeslu. Jānīt, tu priecājies vai nepriecājies, Янчики, ну ты скажи, ну tu priecājies vai tu nepriecājies? Nu, kamo? Paklausies, Jāni, tas ir vienkārši nepieklājīgi neatbildēt savai mīļotajai meitenei, kura tevi tik stipri mīl. Kā tu vari būt pārliecināta, ka viņa mani tik stipri mīl? Redzi, sāka kliegt, atrada iemeslu. Nē, Jānīt, es taču par tevi varētu rakstīt lietošanas instrukciju, kā ar tevi apieties. Izbeidz maržoties! Izbeidz maržoties! Es nemāžojos. Tā tevi neviens nekad nemīlēs, tu saprati? Jā, es to saprotu, bet es nesaprotu, kā tieši tu vari runāt par viņas mīlestību pret mani. Tāpēc, ka viņa par tevi ļoti labi maksā. Ko tu teici? Maksā. Kam maksā? Man. Dzert mazāk vajag. Янчики, nerauc pierītī. Tu uzreiz par daudziem gadiem vecāks izskaties. Oksana, tā ir taisnība. Nu, Янчики, nu nopietni uzreiz par ļoti daudziem gadiem vecāks. Ne jau par gadiem es tev prasu. Es prasu, vai tā ir taisnība, ka tu par mani... Nē, man mute nevaras vaļāt kaut ko tādu pateikt. Не обижайся, Янчики. Nu, tu taču vienmēr esi teicis man, ka tu gribi dzīvot godīgi, ka tu tikai nezini, kā to izdarīt, lai visiem būtu labi. А es domāju, между прочим, es ļoti ilgi domāju, kamēr spēcot izdomāju pārsteigumu priekš tevis. Skaisti. Pārsteigumu. Paldies. Es gribu liķierīti. Mums drusciņ palika pāri minūteču. Jā, palika. Jančukiņ, nu kāpēc tu dusmojies? Par tevi dot tik labu naudu. Manuprāt, priecāties vajag ko? Klausies, es laikam tiešām kaut ko nesaprotu. Ko nozīmē labu naudu? Nu kā tavuprāt, 20,000 nav laba nauda? Cik? 20,000. Ar mani? Par tevi. Tev? Man. Ar mani? Tev? Par tevi. Par mani? Tev? Ja tu man jautās, Jāni, vēlreiz, es tev belzīšu kā vecam televizoram. Jāņķiņš ar lauka vairāk tiešām nebija. Negribu es nekādu liķierīti. Paldies. Panāc šurp. Jāņķiņ, kas tu apvainojies? Jāņas, tu apvainojies, ka es par tevi pārāk maz dodu? Jāņķiņ, bet man vairāk nav. Kur tu ņemsi tādu naudu?
Nu nav vienalga, kur es ņemšu, galvenais, lai mēs būtu kopā. Ja ты мне скажи, kur tu ņemsi tādu naudu? Nu, labi, es tev pateikšu. Es pārdevu savu papas atstatu mašīnu. Kā? Es pārdošu savu 2 stabu dzīvokļus ar visu mebeļiem un traukiem. Es tev atstāšu tikai bibliotēku, saprotu, vot papa lūdza, vot es viņam apsolīju, bet, karoči, iznāk tieši 18,000. Kā 18? Tā, 18. Kur tu ņemsi vēl 2,000? Vot tas es gribēju aizņemties no tevis. Manis? Kā, tu man visu laiku sāk, lai es tev prāsu, kad man vajag nauda, man visu laiku nevajadzēja, Jančikņu, vot tagad man baigi vajag. Aizdos man 2,000. Man nav tādas naudas. Kur es ņemšu tādu naudu? Es tev to aizdošu. Kur tu ņemsi tādu naudu? Kā? No tās naudas, ko Oksana man par tevi samaksās. No pirmās iemaksas. No kādas pirmās iemaksas? Mēs ar Oksaniņu tā sarunājam. Paglau, vispār tas uz tevi nemaz neatiecas. Tad, Oksaniņ, vispirms tu man maksāsi pusi summas, bet pēc tam ik mēnesi pa 50. Tā sacīt uz kredīta. Skaisti. 20. gadsimts. 21. gadsimts. Jā, 21. gadsimts. Mūsu kāzi jubilejā. Paldies tev, sieviņ! Oksana, panāc šurp. Господи ты, Боже мой. Ja jau tev sanāk tikai 18. Ja jau tev sanāk tikai 18. Ko tu viņai soli 20? Kā, Jančuki, kā es baidījos? Es baidījos, ka viņa man tevi par 18 neatdos. Tu jau nezini, ka tur kaut kāda dešovņiku var kaut kā tā paleto. Sieviņ, tu taču esi inteliģenta latviešu sieviete. Ko tu tagad dari? А что, вот изнак, вот esmu полная русская дурочка, да? Nē, esi tu durečka, nē. Tu esi gudra, tu esi tikpat gudra kā mana sieviņa. Ja ne pat vēl gudrāka. Vai, Jānīt, tu tak man visu mūžu esi teicis, ka es esmu muļķe. Jā, esmu gan to teicis. Bet es skatos, ka tu pēdējā laikā stipri esi ņēmusies prātā. Tas tāpēc, ka mēs ar tevi 2 gadus kā nerunājamies. Вот получается, вот я прихожу к тебе, а ты вот так вот... Замолчи, Все, уйди. Mīļais, ko tu uz mani tā skaties, ko? Redz, mēs ar tevi kā tādi moderni eiropieši. Sieva atdod vīru drošās rokās, un viņš savas dzīves atlikušo daļu nodzīvos kopā ar mīļoto meiteni. Kur? Kas kur? Kur viņš nodzīvos atlikušo daļu ar mīļoto meiteni? Ja pat dzīvokli, pat to viņa taisās pārdot. Jančukiņ, tu nebaidies, jo tas ir vienīgais problēmas. Man tev ir vēl viens pārsteigums. Nevajag man nekādus pārsteigumus. Vai prātīgā? Tu neuzdrošinies kliegt uz manu labāko draudzeni manā mājā. Es tev vienreiz jau teicu, ja? Nekad lūdzu nepacel balsi uz mani manā mājā. Jančukiņ, tu nekliedz uz mani vislabākā radiniece. Ой, Skaidrīt, tagad начинается, kas man tagad jādara? Atkal tu slapju trjapku vajag meklēt. Nevajag trjapku. Tagad uzmanīgi skaties, kas tev tādās reizēs būs jādara. Tā, tad ņem viņu ciet. Tagad cel augšā. Cel. Tagad pārtver. Tā, tagad dod savu rociņu. Tā, Jānīt, uzmanīgi. Kāsies. Vēl drusciņu.
Jāņķukiņ, nu ko tu šitā saklaigājies? Nu tavā vecumā, vai dieniņ. Oksaniņa, tagad uzmanīgi skaties, kas tev tādos brīžos būs jādara, ja? Tu vienmēr dari tā. Tu viņam tā spied virsū, tā. Jā, un tad pūt virsū tā. Un saki, viss būs labi, viss būs labi. Jāņķukiņ, viss būs labi, viss būs labi. Mēs dzīvosim pie manas ķoķes. Pie kādas ķoķes? Kā pie kādas, kā pie manas, protams, Что, ты не помнишь? Pagājušā reize, kad mēs vēl tur bijām, viņi vēl tev nosauc par vecu merkāķi, помнишь? Pie tās rasnās stampas. Целоида Канна. Jāņķukiņ, zачем tu srazu tā par manu ķoķu? Viņa ļoti labi. Ja mēs ar tevi aprecēsīmies, viņa apsolīja, viņa mums ātatu maziņu istabiņu. Maziņu, tā, kur ir šausmīgi maziņa. Vai prātīgi maziņa. Būt, kad Petrona mēs tur vairākas reizes bijām, tā kā mana dzīvoklis bija man draudzene ar savu mīļāko, mēs tur bijām. Jāņķukiņ teica, viņš te vietiņi atcerēsies uz visu mūžu. Es to tiešām atcerēšos uz visu mūžu. Tāpēc, ka tā nav istaba, tas ir pieliekamais. Ankambers tas ir. Leduskapis. Es pēdējo reizi tur nieres atsaldēju. Jāņķukiņ, vot man tu saka, tu gribi ar mani vienalga kad, vienalga kur, kā tikai kopā ar mani. Tad tu teici vai neteici? Jāņķukiņ, vot skaži, vot как мужик, vot tu teici vai neteici? Paklausies, Jāni, kā tu uzvedies, kā es tevi audzināju? Es taču tevi audzināju par uzticīgu vīrieti. Fui, saņemies. Vienkārši kauns, ka tu vārdu neturi. Paklausieties, manas sirdsmīļotās dāmas, ko es jums tūlīt pateikšu. Jūs abas divas te runājat tā, it kā visu jau būtu nolēmušas. Bet jūs vēl neesat paprasījušas man, ko par to lietu domāju es. Ģimenes galva. Kā, pagaidi, Jānīt, par kādu ģimeni tagad tu runā? Par mūsu ar tevi vai par mūsu kopējo ar Oksānu? Man viss ir galīgi sajucis. Es runāju par mūsu ar tevi. Ja par mums ar tevi, tad no šodienas viņas vienkārši vairāk nav. Nav arī tās galvas, pļukt un cauri. Jāņķukiņ, bet es savu domu zinu jau sen, tu man visu laiku saka, tu gribi nākt pie maņas, ja tikai skaidrīta tev atlaiž un nejūtas aizvainot. Viņa tevi atlaiž. Un nejūtas aizvainot. Jā. Es domāju gan. Par 20 000. Tu, latviešu mantrause. Jānis, все вот. Надоело, ja tu negribi nākt pie maņas, tu так izkārši un все, un es aiziešu. Nē, viņš grib, viņš ļoti. Tu neatbild manā vietā, ja? Es nemaz neatbildu tavā vietā. Oksana, viss tāpat ir skaidrs, ka pēc visa tā, kas šeit ir noticis, es savu kāju šeit vairs nemūžam nespēršu. Jā. Es kaut vai principa pēc iešu pie tevis. Man nevajag, lai tu naktu pie manis iz-за principa. Man vajag, lai tu naktu pie manis iz-за любви. Labi. Es kaut vai principa pēc iešu pie tevis iz-за любви. Bet es principiāli pat iz-за любви nedzīvošu pie tavas ķoķas. Kamēr viņa dzīvos manā mājā ar 20 000, kurus viņa saņem, pilnīgi ne par ko. Kā, Jāni, tu jau esi nekas? Nē, es esmu gan kaut kas. Mēs ierosināsim šķiršanās prāvu, un mantu dalīsim taisnīgi tiesas ceļā uz pusēm. Man mēbeles, tev vecās šķības. Jau uz pusēm, Jānī, tad pilnīgi otrādi. Mēbeles man, bet tās šķības es atstāšu tev. Jāņķukiņ, я очень тебя прошу, saprot mani, не делай, так es viņai apsolīju. Jā, tu viņai apsolīji, tu jau mums ar tāda sazdvigami. Что? Почему я, собственно, опять создвигами? Oksana, beidz, svešā mājā, piedod, Zaičik, piedod. Sievi, kur tas ir redzēts, ka par miesīgo vīru uzskrūvē tādu cenu? Es neko, Jānīt, neesmu skrūvējis. Oksana pati man tādu summu nosauca. Vai dieniņ! Un tu tik priecīga!
No cik daudz draugu mums nav šķīrušies? Nu labi, cits atstāja 5, 7 tūkstoši. Veco mašīnu atstāja. Bet ne jau 20 000. Tu sev ar viņiem nesalīdzini, viņi visi tas taču nav tas. Un es esmu tas, ja? Protams, ar viņiem pat parunāties nav par ko. Nu ko tad tu naudiņu prasa tikai par parunāšanos? Ne tikai. Vēl tu, Jānīt, esi arī gudrs. Vai ne, Oksaniņa? Jā, pat ļoti. Redzi, pircējs piekrīt. Nu labi. Tas ir kādi 500, ne vairāk. Ne, vienkārši man paliek ļoti interesanti. Nu kas tad man vēl tāds ir, ko? Nu vēl tu esi arī skaists. Labi, tas ir vēl kādi 500. Vēl tu esi arī krietns, atsaucīgs, sirsnīgs, jautrs puisis un smaids. Kāds tev ir smaids? Tu zini, es vēl ilgi varētu ar Oksaniņu runāt par tavām labajām īpašībām. Tu nedzer, tu nesmēķē, tu ar sportu nodarbojies, 2 reizes mēnesī pietupies uz loģijas, tu ar svešām sievietēm nepinies. Kā nepienos? Bet Oksana? Oksana ir mūsējā. Oksana tu neaiztiec. Tu taču esi ārkārtīgi burvīgs vīrietis. Sievām taču vajadzētu minēt tev par paraugu saviem vīriem. Kas tur vēl, Oksaniņa, ar viņu bija labs? Kas vēl bija labs? Vēl viņš nav skops. Skops ar tu nesi. Šito pat saktiņu tu Oksanai uzdāvināji. Labi. Es neesmu skops. Jānīt, tu taču esi īsts vīrietis. Tev viss ir pa ķērienam. Restorāni, mūzeji, viesnīcas, veikali, masāžas klubi. Mīļais, tev taču ir 3 tosti un 4 anekdotes, kuru dēļ tev uzskata par ārkārtīgi interesantu vīrieti jebkurā kompānijā. Un galvenais, ka tu runā par grāmatām, kuras neesi lasījis, un par filmām, kuras neesi redzējis. Un galvenais, ka visi tavā viedoklī ieklausās, jo uzskata to par oriģinālu. Jāni, tas arī ir oriģināli, jo tu runā par to, ko tu nezini. Ak, kungs, mīļais, tevi taču varētu apskaust jebkurš vīrietis mūsdienu sabiedrībā. Tā kā 30 000. Lūk, mīļais, tā ir tava īstā pašizmaksa. Tu zini, es gandrīz varētu vēlreiz tevi iemīlēties, ja nepazītu tevi jau 20 gadus. Pie tam es jau neesmu pateikusi pašu galveno. Nevajag. Tu esi ārkārtīgi Oksanas klātbūtnē, nu lūdzu, nevajag. talantīgs. Un lūk, talantu vīriešos es vērtēju visaugstāk, nu tā uz 1010. Un tagad saskaitīsim kopā, cik mums sanāk? Pareizi, 45 000. Skaidrītām, man tāda nauda nav. Ieņas Krumiņš, es taču nevaru pārdot ķoķes dzīvokļus ar visu ķoķu. Klausies, nekad nemaisies pa vidu, kad vīrs runājas ar sievu, ja? Lūdzu, nekad nemaisies. Ok. Tu visu pateici. Tu man trausi. Сикстуле. Я не скромишь, да что кричишь на жену-то? Руна миллиард сав севиню. Ok. Odzīte tu mana. Kas, bet tu jau gan ļoti labi zini, ka es neesmu talantīgs. 3000 nost. Kā? Tev taču ir 8 izrādes nedēļā. Jā. Un ko es tajā spēlēju? 3. koks pa kreisi, 7. vīrs ar pīķi, kariete piebraukusi. Sēr! Я не скромишь, это что, весь это nopietna runa? Es to runāju pilnīgi nopietni. Es neļaušu viņai mūs aplaupīt. Smaids! Nevienam tāda smaida nav. Es domāju gan. Tāpēc, ka es šo smaidu gadiem ilgi esmu trenējis pie spoguļa. Cik 1000 cilvēku nav uzķērušies uz šī mana smaida? Jānis, tagad tu arī nemanījies. Nu, jau gan tu pārspīlē. Man vēl nāksies pašai piemaksāt, lai Oksana paņemtu tevi līdzi. Nepārtrauc mani! Es tevi nemaz nepārtraucu. Ar to vien apgalvodama, ka tu mani nepārtrauc. Tu esi sen mani pārtraukusi. Tagad tev nav ko mani pārtraukt. Pagaidi, tu tagad pats saprati, ko tu tikko teici? Paskaties, Oksana, paskaties. Ar viņas es nodzīvoju savu labāko mūža pusi, ne? Oksaniņ, un tagad tev nāksies ar viņu nodzīvot otro labāko dzīves pusi.
Oksana, ar mani šausmīgi grūti dzīvot. Man ir šausmīgi riebīgs, pretīgs, kašķīgs raksturs. Vēl 3000 nost! Nu, Jaņus, kad tev nav kauna par sevi visu laiku šīta runāt? Nu, что tu gribi, lai es tev pērku tā kā kaut kādu nocēnu от Запорожец, что ли? Tu vēl esi gluži jauns. Jā, es neesmu Zaporožets, bet es neesmu arī vairs gluži jauns. Es esmu nolietojies ģimenes dzīvē ar tevi. Man nav vairs tā sārtuma vaigos. Man nav tā mirdzuma acīs. Man pat to zobu vairs nav. Nav tiesas zobi, tev ir labi porcelāna. Maksāja gandrīz 1000. Jaņčugiņ, kas nopietni, tev nav zobi? Ui, nu перестань. Tagad tu pasēdi un paklausies, par ko tu gribi atdot 20 000. Es esmu mēneserdzīgs. Es caurām naktīm staigāju pa dzīvokli, klaudzinu pie visiem koka priekšmetiem. Nu, šļauju pa kreiso plecu, neskatīdamies, kas man stāv aizmugurē. Nu, tu gribi dzīvot kopā tādu idiotu? Jā. Man krakšķi visi kauli, man čīks visas locītavas. Man ir rēmatisms priekšā pakaļā. Vārds sakot, man ir visas tās īpašības, kas vīrietī vērsta par vecuma tuvošanos. Lai nu kam. Bet tev jau par vecumu vēl runāt pāragri. Tu vēl esi jauns. Ko tu to tagad gribi teikt? Kā nu par tevi kā par vīrieti? Ko tas nozīmē par tevi kā par vīrieti? Kā ko? Tavu? Kā tev nav kauna, paskaties, Oksana nobālēja. Kāpēc, lai es kaunētos? Es jau vēl esmu tava sieva. Tad iznāk, ka tu visu šita laika skrāpis mani ar viņu? A man teica, ka 2 gadi vispār nerunājat viens ar otru. Nē, Oksaniņ, nu tāpēc jau nav jāsarunājas. Gan jau tur laiku sapratīsi. Čoķei bija taisnība. Oksaniņ. Какая же я была дура! Nu esi tik laipna. Nu, pasaki viņai, kas ar mums, ka mēs, ka mēs, es tev 1000 iedošu, nu. Jānīta, tu taču zini, ka man nepatīk melot. Un vēl jau vairāk es nevaru melot Oksanai. Es taču sevi pazīstu, man pēc tam būs ļoti liels kauns. Tāpēc es vienkārši to nevaru izdarīt par mazāku summu kā 2000. Gnīda. 20 gadus esam kopā nodzīvojuši. Un es pat iedomāties nevarēju, ka tu esi tāda mantrause. Tu paskaties, kā tu esi meiteni nomocījusi. Ko? Ak, tā esmu es, kas tos skuķi ir nomocījusi. Es vispār sēdēju mājās. Slaucīju putekļus, cepu tev to štrunda torti. Tu, kāpēc tu viņai manu brošiņu uzdāvināji? Sastāstīja, ka mēs 2 gadus nesrunājamies, ka es esmu slīma, ka es viņai uzticīgs, kamēr vēl pats līdi pie manis gultā 2 reizes nedēļā. Kak? Un vēl katru nakti 2 reizes? Oksana, viņa melo! Tās viņai ir 2 gadu vecas atmiņas par mani. Kā tev nav kauna tā melot, it kā es būtu īsts vīrietis? Oksana! Klausies, kas viņai notika? Tu neredzi noģība? Ko lai tagad dara? Kā lai es zinu, dari kaut ko. Nu jā. Oksīti.
Laksītī, būs labi, zaičik moj, pagaid, zaičik. Jāni būtu jau kaunējies dzīves sievas klātbūtnē. Nu, tā ir mākslīga elpināšana. Ko tu saproti no mākslīgās elpināšanas? Elpināšanu veids likonim. Laksītī, tas esmu es tavs Jānis, nu. Reku skaidrīts tanta arī vēl staigā, nu. Laksītī, tie esam mēs tavi radi un draugi, nu. Laksītī. Skaidrīte Petrovna, jūs man piedodiet, cik šausmīgi nesmuki sanāca. Nekas, Oksīti, nevajag satraukties par sīkumiem. Tie visi ir sīkumi, nu. Varbūt arī ar to skaidrīt santi mums kaut kas bija, es nezinu, Bet to nevar tā kā smēķēšanu. Vienā vakarā bats un nekas vairs nav, Tie visi ir sīkumi. Tu tas sauc par sīkumiem? Tev bija taisnība. Man sen vajadzēja viņu atstāt vienu pašu. Es tikai baidījos, ka viņa neizdzīvos te viena pati šai mājā. Klausies to! Ej sameklēt, kur man čemodāns, ja? Dzirdi? Mēs ejam prom no šīs mājas. Kur ir man čemodāns? Oksanačka, es pats viņai par sevi samaksāšu. Es lielāko daļu viņai samaksāšu. Cik tad tu samaksāsi? Es tev 3000 samaksāšu. Sen neesmu gājis prom no mājām. Es pat mantas neņemšu. Es paņemšu tikai zobirstīti un... Nē, es pat zobirstīti neņemšu. Tāpēc, ka jūs vaiprātīgās te pat uz sekundi nevar atstāt. Oksana! Nāc, ejam. Es vienreiz beidzot esmu gatavs. Tu taču paņēmi tukšu koferi. Es atnākšu mantām pakaļ rīt, tad, kad tu būsi darbā. Varbūt atstāju to tepat. Ja tu tajā gribi ielikt savu jauno zobu birsti, vai? Paskaties. Vīrs iet prom no mājām uz visiem laikiem ar tukšu koferi, un viņa vēl ņirgājas. Es savu kāju šai mājā vairs nemūžam nesperšu. Zvēru pie visdārgākā, kas man ir. Pie saviem zobiem? Oksana, nāc ejam! Никуда я с тобой не пойду. Oksana! Oksana, taisa vaļā. Оксаночка, открывай! Оксана, не делай этого. Оксана! Оксана! Skaidrīt Petrovna, jūs piedodiet, es tiešām agrāk nesaprātu, no kurien šitas brošiņš ir. Oksaniņ, man ir nedaudz naudas bankā, vēl pavisam pieklājīgs kažoks, vēl arī laba kaktusu kolekcija, arī mantota no tēva. Es pat to būtu ar mieru tev atdot, tikai lūdzu, mīļumiņu, paņem viņu sev līdzi, lūdzu, paņem. Нет, Skaidrīta Petrovna, вот tagad es pat par kaktusu kolekciju neņemšu. Šita veca merkāķa. Ha! Ķoķē bija taisnība. Sagrib domāju, jūs esat augstsirdīgs, labsirdīgs, uzticīgs, mīļš, jauks, skaists, gudrs, maigs. Es domāju, es atnākšu pie Skaidrītas Petrovnas un piedāvāšu viņai visu, kas man ir.
Es nekad vēl dzīvē nebiju rīkojusies drosmīgi. Что я говорю? Это все чушь какая-то. Все. Ухожу. Оксана! Kas tas ir? Jā! Jāni, tā lopkrāsa manai kleitai nepiet. Oksana! Nemet klausuli nost, kad es ar tevi runāju. Vai tad tu nezini, ka man piestāv tumši sarkanie toņi? Cik reizes man tev tas jāskaidro, vai tad tu to nesaproti? Nē, ziniet, es tiešām to nesaprotu. Kāpēc jūs runājat ar manu vīru tādā tonī? Un vispār... Zini, tava boss bija dusmīga. Nevēlējās ar mani runāt. Lai dusmojas viņa vesela. Tas ir vesels. Nu jā. Zini, cik daudz vēl tev tādu būs, gan bosu, gan atašēju, gan sekretāru, gan šoferu pa naktīm, vai cik daudz vēl tādu būs? Sieviņ, parunāsimies. Neaiztiec mani. Patiesību sakot, Jānīt, es taču esmu tevī vīlusies. Agrāk man likās, ka tu esi godprātīgs, skaists, talantīgs. Tu zini, šo brošiņu es tev atstāšu par piemiņu, kā tādu ceļojošo kausu. Gan jau vēl kādai noderēs. Atceries, šodienu es tev nekad nepiedošu. Sieviņ, nekad nesaki nekad. Un ja tā godīgi runājam, es tevi nepārāk stipri krāpu. Nu, tu čut. Manu mīļo Jāni, nu kāds tam vispār sakars ar krāpšanu? Es tevis dēļ šodien pazaudēju 20,000. Lūk, to es tev nekad nepiedošu. Nu, kas tu nevarēji šodien tā pieklājīgi uzvesties, nu? Nu, padzīvotu pie tās Oksanas gadus 3. Es dabūtu tos savus 20,000. Mēs būtu sākuši remontu. Pēc pāris gadiem viņa man vēl 5 iedotu. Par ko? Nu, lai es tev paņemtu atpakaļ. Tad mēs jaunas mēbeles būtu nopirkuši. Pēc pāris gadiem mēs tevi vēl kādai iesmērētu. Tad arī remonts būtu beidzies. Skaidrīte, mana mīļā sieviņa, ļāmur, la 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 tita 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 ta 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 ta. Nu, ko tu ķēmojies?
Ja nenomirsi, tad nogaršo tortīti. Tā, diemžēl, ir izdevusies. Aksts! Aksts. Valdi? Jā. Tu guli piedod. Nē, No manas sieva aizgāja. pēc kā? Ko pēc kā? Uzreiz pēc Oksanas. Rezultātā man palika torte, ar ko es varu iet bildināt tagad Oksanas stāvu. Klausies, nu kas tev ir? Kas tev notika? Nu kas? Tu saproti, Oksana atnāca pie manas sievas, lai piedāvātu par mani 20 000. Normāla cena. Pie savu noskrējienu tu vairāk nedabūsi, Jānka. Es pats zinu, kāds ir mans noskrējiens, ja? Divas sievietes mani taču mīlēja. Es viņas arī mīlēju, nekrāpu, gandrīz nemaz. Man taču bērnībā bija sievietes ideāls. Nu, kāpēc mums, vīriešiem, jācieš no tā, ka sievietes nekad Nevar sasniegt ideālu. Valdiņ, tu jau zini, ka katra no viņām atsevišķi nekas jau tur nav, nu. Bet tieši kopā taisni tas, kas man ir vajadzīgs. nodzīvoju pāris dienas bez Oksanas. Jūtu ilgojos. Nodzīvoju pāris dienas ar Oksanu. Jūtu ilgojos. Bet savas mantrauses. Sīkstules. Āks! Kas? Es? Ne jau tu! Vakar pat viņa man saka. Jāni, neaicināsim nevienu uz mūsu kāzu jubileju. Kurš būs īsts draugs, tās pats pie mums atnāks. Valdi. Pasaki, lūdzu, nu ko man tagad darīt? Klausies, Jānka, man tie tavs sieviešu gājieni ir apnikuši. Līdz brošai, ja? Broša! Pareizi, un vēl tā broša! Ko? Neko! Nu tad ej un izgulies, ja? Skaisti, paldies tev. Paldies! Un to saki tu, ja? Mans labākais draugs, paldies tev! Ja tev tas padoms nepatīk, tad ej un pakaries. Tikai lūdzu, nu beidz čingstēt un ļauj man vienreiz strādāt. Paldies! Valdi, mīļo Valdi, klausies. Ja Oksana atnāks uz manām bērēm, esi tik laipns, lūdzu, pasaki viņai, ka īsts vīrietis savā mūžā atcerās tikai divas sievietes. Pirmo un vēl vienu. Ja? Saki viņai to droši. Viņai būs patīkami to dzirdēt. Es esmu daudzām to teicis, un visā patīk. Klausies, un ja mana sieva atnāc uz bērēm? Pasaka viņai tieši to pašu, ja? Tomēr kā nekā kāzu jubilē kopā nosvinējam gandrīz. Valdi, ja es tev savā dzīvē esmu kaut ko... Ja es tev personīgi esmu savā dzīvē kaut ko ļaunu, es Valdi! Strādā.
Skaidrīte. Nē. Oksana. Nē, Skaidrīte. Oksana.